Labdien, Arti! Tātad veicu uzmetumu. Es ceru, ka tā doma es pareizi sapratis. Tātad šīs daļas pa perimetru ir jābūt 50 mm biezumā. Jautājums ir, ar kādu mērķi, vai tas ir dizainiski paredzēts, vai vienkārši dizainers ielika iekšā. Nu, gribētu to saprast, ar kādu mērķi šeit ir 50 mm tās sienas biezas. Jo ir nepieciešams tad būvēt, viņš sastāvēs tāda kā korpus atsevišķi. Principā tas ir atsevišķi 4 korpusi, kas savā starpā tur savienosies. Tā, un pārējais, tātad, ja es pareizi sapratu pēc tās skices, vadījos pēc tiem mēriem, aptuveni, protams, man tie mēri nedaudz savādāk, jo citādi biezuma materiāli, teiksim, te man ir 16 ielikts, falšu panelim priekšā arī 16, pārējais 18, tur. Līdz ar to tur, bet plus mīnus tiem izmēriem, vismaz ārējie gabarīti sakrīt ar dotajiem. Tātad augšā ir atmetamās durtiņas, ja es pareizi saprotu. Tas būtu tāds loģiskākais risinājums. Protams, var taisīt viņas tā kā uz sānu veramēs, bet augšā es paredzēju paceļamās durtiņas. Bet tas viss ir atrunājums. Šeit, protams, viss atkarīgs no budžeta, bet šeit tad var likt arī servo pacelšanas mehānismus. Ja ne, tad var vienkārši viras ar bremzēm kaut kādas likt. Tā kā tas ir atrunājams. Tātad no sāna, jeb no apakšas skatā, tas izskatīsies šādi. Šeit 280 īsti tur daži mēri, kas man nesapasa, bet es tā vidējo izvilku. Tātad šīs attālums 280 dziļumā, jo šur tur ir norādīts 280, šur tur ir norādīts 300 no sāna, tāpēc es tur ne līdz galam biju sapratis. Tā, šie 150 dziļumā, jā, protams, te vēl nāks dekoratīvie paneļi, kuri šobrīd vienkārši tur arī jāsaprot, kāda ir dekoratīva paneļi, jo es paņēmu vidējo cenu, priekš aprēķinu izveidas, paņēmu vidējo cenu. Tad šeit attiecīgi nolaižamie, var arī tieši tāpat taisīt uz sānu veramie. Tas būs nedaudz sarežģītāks, vienkāršāks projektā būtu šādi, teiksim. Nolaižamās divas fasādes, un šeit, lai tiktu vadiem klāt, es uztaisīju vienu veselu, lai smuki viņš izskatās, lai nav tā, ka tur uz pusēm pārlausts kaut kas, bet lai kā viens vesels viņš aiziet. Tad, vēl kas tā, jā, te 50, jā, skatoties bildē, tad ir kaut kur manāms, ka apakšā ir cokolkāja, bet un citā bildē tā cokolkāja vairs nav redzama, tāpēc arī īsti man nebija skaidrs, tas cokols tur ir vajadzīgs, nav vajadzīgs, vai viņš liksies uz grīdas patiešo, vai tur ir grīda taisna, vai tur varbūt vajag regulējumās kaiņas. Tātad tās nianses vēl var aprunāt. Jā, un tad par vadiem. Tātad šeit, ja es pareizi saprotu, šeit jāievelkās vadiem iekšā. Tikai tad man ir jautājums, vai apakšējo daļu taisam pilnā dziļumā, jo šobrīd viņa man ir sadalīta. Tātad ir viena daļa, un tad ir otra daļa. Un man gribētos saprast, tātad, kā tiek realizēta tā muguriņas daļa. Tātad, ja šeit ir panelis, no aizmugures, tātad no skapijas puses tie vadi nebūs redzami, bet aizmugurē, ja mēs gribam tikt pie vadiem klāt, tad man ir jāsaprot, ko daram ar šiem paneļiem. Šos paneļus, tāds optimālākais uz klipšiem var likt, ir speciālie lamelo klipši, kur tad tos paneļus varēs noraut, izvilkt vadus tur, kur tas ir nepieciešams, piestiprināt televizoru un attiecīgi kaut kur uztaisīt vadu kanālu, lai tos vadus varētu tā kā pieslēgt pie televizora. Tātad tie visi vadi varētu iet šeit pa aizmuguri. Tikai jautājums man, priekš kam tad šis paceļamais vāciņš, vai, jā, atkarībā no tā, šis paceļamais vāks vai šeit muguriņa iet dziļumā tā, ka tie vadi nav redzami, vai tā muguriņa iet pilnībā visā dziļumā. Tā ir tā viena no niansēm, ko es gribētu atrunāt, jo pēc būtības ir tā, ka ja mēs liekam šo muguriņu, nevis liekam šeit, bet nogāžam, tā kā aizbīdam viņu līdz pašai sienai, tad īsti es neredzu jēgu no šī paceļamā vāka. Tas, pirmkārt, manuprāt, radīs kaut kādu nevajadzīgu troksni, ka varbūt tad optimālāk būtu šeit ielikt dekoratīvo vadu kanālu ar birstītēm. Kaut kā tā. Tā kā tās nianses tur vajadzētu atrunāt un izprast.
Jo, manuprāt, optimālāk būtu tā, ka šeit vispār nelikt šo daļu paceļamu. TV karājās, šeit vadi ienāk iekšā kaut kur no viena sāna, no otras sāna ienāk iekšā vadi. Šeit viss tas vadu muģeklis ir, viņš uziet augšā, šie paneļi tad būtu, 1 vai 2 paneļi būtu noceļami, sakārto vadus, kā ir nepieciešams, uzlieks to paneli atpakaļ, un principā tas arī viss, jo pēc būtības tiem vadiem tur tā kā bieži nevajadzētu tik klāt. Otra doma, kas man bija nāks prātā, ka šeit vadi aiziet uz televizoru, savukārt šeit kaut kāds, nezinu, tur lādētāji pieslēgt vēl kaut ko, tad es redzu tam jēgu. Šeit likt kaut kādu vāku, bet ir arī labāki risinājumi, ka šī daļa viss ir viena vesela, un vienkārši šeit ir izvelkami tādi uzspiež kā caurule, izvelkās ārā vadu kanāls ar visām rozetēm, un tad, kad nav nepieciešams, tad viņi vienkārši noslēdz atpakaļ visu. Tā kā tur varianti ir vairāki, jāsaprot, kāds ir budžets un kāds tur dizainiski, kas tur bija paredzēts. Tā, ja es esmu pareizi jūs domu sapratis, ja ne, tad pielabojiet mani un principā aprēķins man ir aptuvenais, ir gatavs, protams, aprēķins mainās no izvēlētajiem materiāliem. Materiāli arī var būt 200 eiro par katru lokstu, varbūt arī 70 eiro par katru lokstu. Tad izvēlētie materiāli netika norādīti, līdz ar to es ņēmu vidējo cenu šobrīd materiāliem, un tās pārējās nianses tad arī būtu nepieciešams atrunāt, lai mēs varētu veikt kaut kādu precīzāku aprēķinu.